Kur dabūt to preci produktu skolotāju mācību lietu, ko vajag man? Tev, var sakot, mums. Tādu, kā mums vajag. Kā to darīt? Esmu iznākusi pastaigāties tēm Akropola, te sunīši nāk priekšā. Es jums cits jums nerādīs. Jāsas. Tas ir arī Akropols kalns, bet Partenons ir tur tālāk. Krietnu gabalu tālāk. Es pirms došanās atpakaļ uz saviem laukiem Artemīdā, kā es saku. Tā kā es, kad esmu Atēnās, tad dzīvoju 5 minūtes šīs vietas. Domāju, man ir jāatnāk pastaigāt vēl jau vairāk, ka es tūlīt lidoju prom uz Latviju, un es tagad mēģināšu atkodēt tādu failu, kāds manī šodien tāds liels ir ielicies un salicies no visādām niansītēm kopā katru izstāstīt. Un es domāju, arī jums tas ir atklāti un tēma, tātad, kā paziņoju pirmajā teikumā. Esmu aizaususies, jo šitien ir ritīgi augsts. Es jums to parādīšu. Te var Atēnas redzēt top. Redzat? Tur ir augstu. Mēs vakar pavadījām brīnišķīgu dienu ar savu tuvāko draudzeni. Man te ir 2 tuvākie draugi, Mija Adamidu. Tuvākā un runājām arī savas koleģiālās lietas. Viņa arī ir cilvēks, kas daļēji ar, un tagad vairāk atgriežas tādā saucamajā akadēmiskajā zināšanā, kas ir psihoterapijā, dažādas ir specifiski veidi, ko viņa praktizē un piedāvā saviem pacientiem, vienlaikus klientiem. Vienlaikus viņa ilgus gadus nodarbojas arī, un kā es atlidoju pateicoties toreiz 18. gada kā uz astroloģijas workshopu pie ļoti slavena pasaulē labi zinām skolotāja Kaipačs, bet Grieķijas puses vadītāja ar savu pienesumu, tā kā Kaipačs vienmēr veido, bija Mija Adamidu ar savām, veidā, kā viņi strādā. Un viņi tagad, viņi tā kā, viņi saka, gan tur. Un īsti tie cilvēki, kas tā kā gribētu psihoterapiju, viņi laikam nesaprot. Viņiem nepārāk pieņemam ir tas mistiskā, tā metafiziskā puse, kas ir ļoti dziļa. Un vienlaikus es tagad iedošu tādu otru niansi, ko es ieraudzīju šodien, jo, es uzstāju uz to, ka es teicu, es būšu es nevaru būt kaut kas cits, teiksim, ja cilvēki no manis gaida kaut kāds joks nodarbības, es to varu, bet es to vadu savā veidā, un kaut arī es to daru tādā ļoti, savā tiešām, Visi mēs te daram kaut ko savu, ļoti savu, un ar to mēs te esam vajadzīgi, ka otrs tādu nedara. Var sakot, to, ko varbūt sagaida. Fiziskie vingrinājumi man ir mans veids, kā, un nezinu, iet reklamēties un mēģināt un taisīties tā, lai ir vairāk tie cilvēki, tā kā viņiem vajag, vai turpināt darīt to, kas ne visiem, nevis no augstprātības, bet, reāli, tikai tiem, kam tas rezonē, un tas rezonē, tā, lai atnāktu uz nodarbībām, nevis, lai paklausītos, ko Baiba runā, bet, lai darbotos kopā ar Baibu, ir ļoti nedaudz. Un es domāju, ko es tagad te Latvijā, es tur būšu, un kuriem un kā, un varbūt kādu ziņu, kādā veidā padot. Un šorīt atverot Facebook, man slejā ir apmaksāta reklāma. Diezgan uzrunāja, patīkama tāda sieviete, kaučiem un sievietēm, kā bez agresīvas mārketingā padarīšanas, bez pārdošanas tādā pušī veidā, taisīt savu biznesu. Viņa ar vienu postu, vienkārši ar to, kāda viņa ir dabūjusi 1600 tās naudiņas, un nāciet pie viņas, un viņa iemācīs, kā bez pārdošanas reklāmām, mārketingu, bez apmaksātām, bez websaitiem to dabūt. Un nešķitīm. Un es saprotu, ka cilvēki ies un klausīsies, bet priekš manis. Tā ir hipnoze. Tu cilvēks, vai kā to nosaukt, ka tev stāsta, es esmu kur apmaksāta reklāma, nāciet, es jums iemācīšu, kā bez apmaksātām reklāmām pārdot produktu. Redzat, kā man bāls paceļās? Un saprotiet, nevis es šo cilvēku nepazīstu, bet tas ir kā dzīvo sabiedrība. Mums stāsta vienu,
dara otru. Cilvēki skrien, jo viņam tā pateica. Es nesaprotu, ko es tagad tā uzvelkos, bet laikam ir jāpiesit savureiz kāju. Jopcik! Labi, tas cilvēks, bet kas sabiedrība uz to pavelkās? Protams, to var darīt. 80% tā dara. Bet es aizstāvu šitā dedzīgi kalna galā. Walk your dog! Mēs varam iedot tikai to, kādi mēs paši esam. Mums nav, ja mēs sakam kaut kādus melus, teiksim, vēlamos, kā mēs gribētu, bet mums pašiem tas nav. Kā mēs varam to otrāk tālāk cilvēkam, un cilvēki ir tik tālu nohipnotizēti, ka viņi uz to iet. Es pat labprāt, mani tas uzrunāja, es pat labprāt gribētu. Es esmu daudz mācījusies marketingu, frīku marketingu, kā ir tie, saucamie tie freelanceri un viss. Es pie Britu kunga mācījuši to te arī savu unikālo talantu pārdot, nemarketējot. Bet jopcik, pat šitik atklāti. Ko jūs par to domājat? Cik daudz jūsu dzīvēs ir aktuāli un būtiski šis moto? To, ko tu sludini, tas tu arī esi. Pirmkārt, un tad tu vari nesludināt, tad tev vienkārši uz tevi skatās. Es pavisam īsi rezumējot, ja kādam īsti nebija skaidrs, ko tā baiva gribēja pateikt. Kā adekvāti, godprātīgi paziņot par savu pakalpojumu, preci, savu talantu citiem cilvēkiem, bet darīt to godprātīgi. Vārdi, kā mēs redzam, es lietošu to, ko visi labi zina, politiķu solījumu. Iedomājieties, ja nebūtu ļauts politiķiem vispār neko reklamēt, ko viņi darīs, bet viņus varētu, teiksim, ja mēs runājam par vēlēšanām, neapspriedīsim vēlēšanu institūciju kā tādu, bet šo ideju, ja varētu cilvēks izvēlēties tikai pēc tā, kas viņi ir, ko viņi ir darījuši līdz šim. Iedomājieties, un tieši tāpat arī par šiem pakalpojumiem. Labi, es neizvērsīšu tālāk, kad, mēs zinām, cik daudz ir. Ir ļoti daudz labu speciālistu, bet ir ļoti daudz tādu speciālistu, kuri ir tikai drusciņ kaut ko iemācījušies tanī specialitātē, un tagad tā kā viņiem marketingā māca, kā ir jāpārdod un kā sevi prezentē. Un cilvēki uzķerās uz tiem vārdiem, nevis uz to, ko viņi ir redzējuši, sajutuši vai, piemēram, ar izslēgtu skaņu vislabāk pārbaudījuši. Mana analoģija ir īpaši nesenām vēlēšanām. Jā, es jau gribētu, ka mēs apskatāmies, kas tas cilvēks ir, kādi ir viņa panākumi. Lai nav tā, nāciet, es jums atvēršu radošumu, un to stāsta cilvēks, kas pats no sevis staro pelēkumu. Varbūt viņš to kursos ir iemācījies, bet vai viņš to var nodot? Tieši tāpat, kā es labprāt būtu pamācījusies šos kursus, nepamācīsies, bet, teiksim tā, mani interesē. Kā pārdot bez apmaksātām reklāmām? Bet līdz manīm atnāca šī ideja tikai ar to, ka tā bija apmaksāta reklāma. Sabiedrībā latvieši mostamies!